Ceļu uzturēšana Latvijā vienmēr bijusi un būs aktuāla tēma dažādām diskusijām. Pieminam to, kas izdarīts, taču galvenokārt uzsveram, kas vēl jāuzlabo. Kad parādās pirmais sniegs, sākas liela rosība, un Latvijas autoceļu uzturētāji darbinieki, kā Alvis Salms, jau 4 no rīta dodas ar to cīņā. Ceļu daļā sāka strādāt jau kopš vidusskolas, sekojot tēva un mātes pēdās. Rūpes par Latvijas ceļiem rit dzīslās. Teikšu atklāti. Varbūt jaunie to nesaprast, bet man bišķi tas darbs arī patīk, tas tāds iekšā visu laiku tāds. Un man ļoti patīk braukt pirmajam pa sniegotu ceļu, ka tur vēl neviens nav braucis. Pirmajam to sniegu tā palaist uz malu. Tas darbs jau nenotiek lielā ātrumā. 40 km/h es vairāk neatļaujos braukt, jo to, ja vēl sāna lāpsti jāņem palīgā, tas ir ļoti riskanti. Ja nomalis vēl nav sasalušas, viņi ierāsta kā arkls. Un šogad tas te sākumā bija ļoti izteikts. Sniegs tas biezais uzsniga, un apakšā viszem sniega ir vaļā. Un riktīgi savelk mašīnu citreiz ar vienu roku tā. Nevar gluži stūrēt. Liekas sen, bet vien pāris gadu desmitus atpakaļ ziemas likās bargākas, augstākas un ilgākas nekā mūsdienās. Sniegi putināja bagātīgāk, līdz ar to ceļu uzturētājiem nācās pamatīgi piepūlēties, lai ievērotu kārtību un drošību. Vētru aizputinātos ceļus atbrīvoja ar kāpurķēžu sniegārkliem. Arī toreiz patika salīdzināt, kā bija un kā ir tagad. Taču darba netrūkst arī mūsdienās, jo kvalitātes prasības krietni augušas. Mūsdienu tehnikai ir savas priekšrocības, taču bīstamība arī pastāv. Mašīnas ir labas, pēcīgas ir, mašīnas ir labas. Nav tā kā ar ziliņu, bija jābrauc. Ērti braukt, silts, rādio, tagad mums mehāniķis skan. Ja negrib dzirdēt to grabošo lāpstu, uzgriež skaļāk rādio. Bīstam ir, jā, jo ir jau tā, ka tu vispār neredz, kuru braukt. Tas ir labi, ka gar ceļiem ir tie piketstabiņi ik pēc 100 metriem. Tu tikai dzirdi, ka tarkšķi motors un priekšā tev ir balta siena. Alvis atklāja, ka novērojis dažādus autobraucējus laika gaitā. Viņam liekas, vadītāji kļūst arvien steidzīgāki. Notīrīts ceļš ir tikai puse no drošības, pārējais atkarīgs no mums pašiem. Kas nav pats sēdējis šoferu vietā, viņš jau nesaprot, kā tas ir, ka viņu neredz. Maksimālais ātrums ir 90, jāiekļaujās satiksmē. Ja viņš cilvēks tikko dabūjis tiesības un viņam īsta pārliecība tā par savām prasmēm nav, un viņš cenšas iekļauties satiksmē, ja viņam tā prasme bišķi tā kā nav, kā citiem, tad arī notiek viss kaut kas. Galvenais jau tā apdzīšana. Godprātīgais ceļu uzturētājs Alvis stāsta, ka daudziem liekas, neviens ziemā nekaisa, nav manīta neviena šķūra. Cilvēks neredzot to brīdi, kad jāpaņem degvielas, sāls un ūdens. Praktiski tā, turēt kā vasarā jau, tas ir tikpat kā neiespējami. Tu aizbrauc pāris kilometrus un brauc atpakaļ, viņš jau ir balts tas ceļš atkal. Bet daram, ko varam. Jautājot, vai bijis kāds atmiņā paliekošs gadījums, Alvis atklāja, pašam gandrīz nav izdevies uzbraukt kalnā slīdenā ceļa dēļ. Smejas, nesot bijis kam sūdzēties, jādusmojas uz sevi. Tev ir jābrauc, sakot zobus, laid vienu pusi pa ceļa malu, pa granti, otru, lai ir uz asfalta, lēnām augšā. Tas bija riktīgais, kā es saku. Antiņa jāiens stikla kalnā, bet tikam augšā. Ceļu uzturēšana nav viegls darbs, īpaši ziemas apstākļos, taču ir cilvēki, kam tas nozīmē daudz vairāk kā vien iztikas peļņas avots. Tas ir rūpes par drošību, daudziem nodarbošanās paudžu paudzēs, kā arī satikšanās ar tikko uzsnigušu baltu sniegu.